Un tā sistēma, par ko mēs tikko runājām, es gribēju pateikt, kas pēc būtības, kā viņi darbojas, tas visas šīs 4 reliģijas, viņas vienkārši tautas valodā saucās Dieva nodoms vai Dieva plāns. Teiksim, tas, ko mēs saucam par Dieva nodomu vai Dieva plānu reliģijā, tātad reliģiski, ja, tātad tas ir visas šīs 4 sistēmas. Un mēs dzīvojam it kā pēc Dieva nodoma, Dieva plāna. Nevis pēc dzimtas nodoma un dzimtas plāna, bet pēc kaut kāda nezināma Dieva nodoma vai Dieva plāna. Kam pēc būtības ar mums nav nekāda sakara, viņš mūs vienkārši izmanto. Sistēma gribētu stāvēt uz vietas, ja viņa varētu, bet viņa redz, cilvēki mainās, cilvēkiem parētam kādam apziņas uzplaiksnība parādās, viņš sāk kaut ko saprast dzīvē, viņi saprot, ka viņu stabilās pozīcijas sāk šķobīties, un sistēmai ir ļoti daudz drošības mehānismu. Primāri, ja viens izbāž galvu, viņi hop nocēr to galvu, ja 2 izbāž nocērt, bet ja visi sāks bāzt ārā galvas un viņi cirtīs viņas nost, viņi saprot, viņiem pietrūks enerģijas resursi, lai uzturētu to sistēmu, jo kur viņi ņem to enerģiju no tām galvām, kuras te lien laukā, ja viņas apcirtīs visas tās galvas, tad, vairs nebūs, kur ņemt to enerģiju. Viņi saprot, tātad mums ir jāpilnveido sava reliģija. Nākamais etaps, kas ir, teiksim, tiks veidota viena jauna reliģija, kur visas 4 būs apvienotas vienā kopējā reliģijā, kur it kā no visām 4 tiks paņemts tas labākais un salikts kopā vienā jaunā. Pedofīlija, terorisms, bērnu izvarošana kristietībā, musulmaņiem terorisms, jā? Vislabāko paņems. Un budismā verdzība bija. Strādniekiem, mūkiem bija tiesības nocirst roku vai kāju, viņš kaut ko neizdarīja pareizi, vai ja atnes sliktu vēsti, varēja nocirst galvu viņam vai izgriezt mēli ārā. Tas viņiem normāli skaitījās, tāda budisma tradīcija bija. Šodien budisms ir kā pasaules tur viena no mīļākajām, mīlestības, humānākajām tradīcijām. Viņi vienkārši noklusē, viņi noklusē. Protams, tieši tā kā kristietība, katra reliģija gāja caur saviem briedumu procesiem, attīstības procesiem, tagad musulmanisms. Viņi ir pat cik visjaunākā reliģija, ja, tagad ir tas te islāms, ja, viņiem ir nenormālā tempā jāiegūst viss iekavētais tos karus un viss pārējais, kam izgāja kristietība, kam izgāja hinduisms cauri, kam izgāja budisms cauri, viss asins izliešanas arī nepieciešams musulmaņiem būs tagad. Pati jaunākā jau ir budisms, bet tas ir budisms musulmaņi. Musulmaņi, pati jaunākā reliģija. Tas ir attiecīgais brieduma un attīstības fāzes, jebkurai sistēmai ir jāaiziet cauri visām fāzēm. Teiksim, tāpat kā kristietība uztaisīja krusta karus un raganu medības, teiksim, ar asinīm apmazgāja savu asins, iedeva viņai enerģiju un spēku, teiksim, varu pār pasauli. Ja? Musulmaņi arī grib iegūt varu pār pasauli, tad viņiem jāaiziet ar caur asins spirtu būs. Tad būs jāslapkavo daudz, jāiznīcina daudz cilvēku. Un tā. Tas viss dabīgs process ir, tie visi procesi, tie ir algoritmi, kurus paredz dzimta. Teiksim, ja tu dzimtā ir kaut kādam procesam caur, tur arī ir tie paši algoritmi. Redz, sistēmas izveidotāji, viņi pārzina, kā es sākumā teicu, visus dzimtas algoritmus, un viņi veido sistēmu pēc dzimtas līdzības, bet vienkārši viņi nevar izveidot dzīvu sistēmu. Viņi nevar izveidot sistēmu, kas pati attīstās. Viņi var tikai izveidot tādu sistēmu, kura būs pastāvīgi jāceļ uz augšu, pašiem būs jāstrādā ar to sistēmu, lai viņi neizmirtu. Līdz brīdim, kamēr te netiks iznīcināta dzimtas sistēma, jo dzimtas sistēma ir antipods reliģiskajai sistēmai. Tas ir antagonists sistēma. Nē, bet dzimta ir vajadzīga, lai būtu tā biomasa. Jā, mēs jau runājam, ka tāpēc tagad zinātne nodarbojās ar cilvēku klonēšanu, ar cilvēku audzēšanu mēģinēs un pārējiem visādiem eksperimentiem. Jo tas ir nākamais etaps, kādā veidā viņi grib pastāvēt tā sistēma, jo viņiem nevajag vairāk, lai viņi dzimtu. Jo viņi ar to nošaus uzreiz 2 zaķus, pazudīs cilvēki, kas gribēs izlīst no sistēmas ārā, un te pašā laikā viņiem būs pietiekami daudz enerģijas resursu, lai varētu pastāvēt stabili uz vietas bez nekādām izmaiņām sistēmu. Jo nebūs nepieciešams attīstīt sistēmu, pēc kā apziņa nevienam neattīstīsies uz zemes. Būs viss nošauti vairāk zaķi ar vienu šāvienu. Un viss. Tāpēc ir tagad zinātne tiek nenormāli attīstīta, mākslīgais intelekts tiek attīstīts visas šitās tehnoloģijas jaunās, gan medicīnā, gan IT jomā, lai tas viss tiktu nodrošināts tālāk, lai varētu pilnvērtīgi izveidot sistēmu, kas būs neatkarīga no dzimtas. Jo pašlaik viņi nevar palikt neatkarīgi, tāpēc, ka pazudīs cilvēki, iznīcinās visas dzimtas.